Eiropas Savienība mums pārmet, ka mēs neievērojam cilvēku tiesības, bet pašai Eiropas Savienībai ir ļoti daudz ar cilvēku tiesībām saistīta problēma. Šis pārmetums nav jāpieņem, nav patiess, teiksim tā, jo Eiropas Savienībai pašai ir daudz problēmu. Arī klasiska kļūda, klasisks negodīgs paņēmiens. No vienas puses tas izklausās pārliecinoši, bet tā ir loģiskā kļūda. Es domāju, visslavenākā no visām kļūdām, visām šīm fallacies ad hominem, ka vēršas nevis pret teikto, bet pret personu. Tā ir kļūda, tāpēc, ka negodīgs cilvēks, muļķis vai vēl vienalga, kas var pateikt arī kaut ko patiesu. Pat ja Eiropas Savienībā ir problēmas, kas ir saistīts ar cilvēku tiesībām, tas nenozīmē, ka viņu teiktais, par mums vienalga, kas tie būtu, ir nepatiesa. Bet cilvēks nevis atbild uz šo iebildumu un nevis atbild par to, kāpēc, tagad mēs nepārkāpjam tur tiesības, jo tā un tā un tā, bet tu pats paskaties, kāds tu pats esi. Bet no tā, kāds tu pats esi, neizriet, cik patiesi ir teiktais.